Zem sarkanbaltsarkanā karoga veidotos garā un miesās vesela tauta, lai tā ir spējīga radīt krietnu un veselīgu jaunā paudzi. Katram no mums ir tikai viena dzīve un viena dzīvība, bet mums visiem kopā, tiem, kas sirsnīgi vēlās, lai mūžam dzīvo Latvija, ir jāsargā tautas veselība, tautas dzīvība. Kādos apstākļos mēs varam garantēt šo dārgumu, uzturēšanu un saglabāšanu? Atbildi ir viena – tikai neatkarīgā Latvijas valstī. Un tāpēc mēs skaidrā latviešu valodā saucam neatkarību! Neatkarību! Kur nav pildījis nevienu līgumu, arī pēdējo Vīnas konvenciju. Ko var gaidīt no impērijas, kura savā vēsturē ir uzbrukusi visiem kaimiņiem pēc kārtas? Tā skaitā Latvijā pirmoreiz 1558. gadā. Un visiem kaut ko atņēmusi, no pēc Sāmosomijas ziemeļos līdz Kulaširai Japānas ziemeļos. Un savos iekarošanas lozungos pārņēmusi marksistisko murgu ideju, kas ir šizofrēnija pēdējā instancē. Viņi gribētu pasauli pārvērst vienā lielā socialistisko dzīvnieku fermā. Kur visi dzīvnieki būs vienlīdzīgi, bet tie, kas vēlētāji valstis zvejo reanimācijas nodaļās un morgās, tie ir vienlīdzīgāki par citiem. Tie brauc uz Maskavu uz savu īpaši vienlīdzīgo sajietu. Un gluži kā Orvela fermā viņi visi iet pielūgt to fermas radītāju. Tas dzīvo šaipus tai Kremļa sētai. Bet, kas attiecās uz to, kas dzīvo viņpus, tad no viņa vajag tikai vienu. Lai viņš mums atdod mūsu zemi un neieved mūsu komunā, bet atpestī no savu nabagu barā. Vēl, ja jau ķīmiski atkritumi, ja izēvielas darba spēks un produkcija nav mūsu, bet Maskavas, tad arī mēsli ir Maskavas. Ja nav jāiesgājas Latvijā, bet gan sarkanajā laukumā. Kad no troņa kritīs tirāns sarkanais, viņš uzvilks tautas tērpu, Latvijas pupaiku. Atcerēsimies, kā Somi cara laikā audzināja savus bērnus. Katrā ģimenē bija Krievca cara portrets, kam viņas pļāva virsū. Mums būtu jāizlīdzinās ar politbiroju bildi. Mūsu vislielākiem varoņiem. 20 kilometri. Kā jūties? Mēs nobarus 20 km nosoļoja. 20 km mazais nosoļoja. Nu, un vai šis gājiens šeit beidzās, vai jūs domājat iet tālāk? Vispār es teiktu, ka nesapratīts pa pilsētu, bet pie brīvas pietiek mums jānokļūt. Paldies. Nu, ko jūs darīsiet? Ne jau ar tramvaju brauksiet. Демонстрация здесь разрешения у вас не имеют. Если есть разрешение, готов его читать. Если разрешения нет, я попрошу разойтись. Понятно. Я еще раз хочу. Uspieši.